Vai gribi redzēt, kāda šitai mašinai būs rezultāti pēc pirmā steidža, saglabājot visu ekoloģiju? Šeit ir Audi 2018. gads, viņam oriģināli ir 286 zirgspēki, un skaties, cik mūsu jaudas tens uzradīja tai mašinai. 285,6, tad, ja pēc matemātikas pareikinojat vairāk kā 5, tad būs 286 zirgspēki. Tātad mūsu jaudas tens rāda ļoti precīzi. Un 600 gandrīz griezes moments tai mašinai. Protams, tur otrais dators notiek visu datu pārbaudīšana, monitorēšana. Tā kā mēs izbraucam ar šito mašinu uz oriģināla faila, pārbaudījām viņam oriģināli jauda, zirgspēkus un visus parametrus, vai atbilst tā mašina čipošanai. Tagad uztais jau pilnvērtīgu pirmo steidžu, braucam uz ruļiem, paskatīsimies, kādi būs rezultāti tieši šitai mašinai. Luksus var teikt mašina, skaties sarkanies lapstinēs, visur ekrāni, tā kā izskatās iespaidīgi, šeit kā tāds neliels kosmosa kūgis. Uzlabosim viņam jaudu. Būs labāks arī degvielas patēriņš, līdz ar to, ka viņam labākā būs grieze, mazā gāzes pedālis spiest, retāk pārslēgs uz pazeminātā ātruma, līdz ar to mēs dabūsim labāku pat rezultātu uz degvielu, ne tikai uz jaudu. Labi, braucam! Haha, nekāda eksperimenta nav ar tāda mašina, mēs esam čipojusi iepriekš ļoti daudz. Tad skaties, uzreiz šitais ir pirmais, blakus ir otrais rans. Tad tagad šitai mašinai būs 341 zirgs un 733, var teikt, griezes moments. Tātad bija oriģināli atgādinājums 600, tagad 733, tātad 130 ņūtonu klāt tagad tai mašinai būs un 56 zirgai, tātad 56 zirgai un 133 ņūtonai tai mašinai pielikam klāt jaudas, ņemot vērā visa ekoloģija ir iekšā. Saucīgs, pilnvērtīgs pirmais stage ar visiem logiem, ar full injection, ar visiem parametram, pretspiedinēm, atmosfērai spiedenis, varam arī apskatīties, piemēram, cik viņam miligramu šobrīd ir degvielas maksimum. Tad rail pressure, intake, lambda, flow, gas pedal preset, gaisa masas mērītājs. Tā, stulīties mēs pārbaudīsim, torque, limit engine torque, temperatūra, full pressure, baros, tātad gas pedalis. Jā, ok, mēs redzēsim rail pressure 2000 stabili viņam prasa, bet tikpat arī un viņam ir. Tā, kas ir ar turbina? Turbina prasa 2,2 bāra, 2,2 plus minus arī tajā diapazonā viņam ir. Pedālis ir nospies 100%, tas ir ok. Gaisa masas mērītājs 930, 940, arī tik, cik viņam ir jābūt. Lambda zondes darbībā ap vieninieku 99, ok, tas ir tā arī ir jābūt. Tad atvad, cik degvielas injection viņam ir, tad degvielas maksimum doto brīdi ar tādu jaudu viņam ir 98 miligramai kopīgais injekcija. Tagad mēs paskatāmies, cik viņam būs miligramu uz oriģināla faila. Uz oriģināla mēs paskatāmies, viņam būs, tulītās aiziem bišķiņ druskuņ lejā. Tā, atveras injection, vot mēs redzam, uz oriģināla faila viņam būs 80 mg uz oriģināla, uz mūsu modificētā 98 mg. Un visi reilai, visas temperatūras, sensori, spiediniai, engine oil temperature nepārsniec 86 grādi, intake air temperature 42,3 grādi. Nu, jau, ja gribētumiem lielāku jaudu, tad vajadzētu jau uzlabot gaisa sistēmu tādu kā interkūleri, un tad būtu viņam vēl labāka jauda. Uz dotu brīdi viss šitai mašinai ir ļoti labs rezultāts.
733 grieze un 341 Newton. Tā zirgs superīgs, pilnvērtīgs, labs stage. Ja arī tava mašinai vajag ļoti labu, pilnvērtīgu pārbaudītu stage, nav svarīgi, vai viņā tav ir 2000. gads vai 2019. gads, sakārtosim, pieteicies pie mums. Nu, lūk, tad pēc profesionāli paveiktā darba viņam šādi ir rezultāti. Tā kā tiek izdrukāts reālais rezultāts, kas ir nomērīts uz jaudas stenda un certifikāts veiktam darbam, ko mēs esam paveikuši. Šādi tiks nodota visa informācija klientam.